Sveiki un sveiki šajā meditācijā. Šodien es tevi aizvedīšu brīnišķīgā ceļojumā. Uz tavām draudzībām, iespējams kādām bērnības vietām, notikumiem, cilvēkiem, kuri ir mazliet piemirstušies, bet tomēr ir spēlējuši lielu lomu mūsu mūžā, mūsu draugi, mūsu draudzenes. Un pašas dziļākās attiecības mums ar sevi, kur mēs bijām visatvērtākie, visdziļākie, varbūt vispiepildītākie. Es drosmīgs šodien, iekšā šajā meditācijā ar atvērtu sirdi, iekārtojos šobrīd ērti. Var acis ciet, ievelc dziļu elpu caur degunu un lēni izelpa caur muti. Vēl vien dziļi ieelpa caur degunu. Vari aizturēt elpu, kad jūti, ka tu esi ieelpojis pilnu plaušu. Un tad lēni izvelpa. Atbrīvojam visu savu ķermeni, saspringam un vēl vien tādu pavisam dziļā, pilnas plaušas. Aizturam. Atceramies, cik brīnišķīgi ir būt šeit un tagad šajā brīdī. Veicam lēni izelpu. Es gribu, lai šobrīd tu vizualizē sevi, ieraugi sevi no malas, it kā tu redzētu, kā tu šobrīd sēdi meditācijā. Varbūt tev ir austiņas, varbūt tu klausies no datora šo meditāciju un ieraugi sevi no vienas sāna, no otras, no malas, no augšas. Un uzsmaidi sev pateicībā par to, ka tu šo dari. To, ka tu praktizē, un varbūt ir grūti, varbūt miljonas domas klīst pa prātu, bet tu vēlreiz ieelpo, un saproti, ir labi būt šeit, man ar sevi. Nedomājies, kā tu skatoties uz sevi, redzētu, kā tu mainies uz jaunāku sevis versiju, atpakaļ, pagātnē, 5 gadus, kur varbūt tu pat nedomāji par sēdēšanu meditācijā, bet iedomājies kādu notikumu, kas bija notika pirms 5 gadiem apmēram, kur tu savā dzīvē biji. Varbūt nekas nenāk prātā, bet apmēram, kas bija tev apkārt pa cilvēkiem, ko tu darīji savā dzīvē, kas tev bija primārais. Un tad es apakaļ pirms 10 gadiem, tu pat ieraugi varbūt sev jaunāku ar vairāk matiem. Kas tur bija? Tavas prioritātes, kādi cilvēki tavā dzīvē tev bija apkārt? Kas tev bija vissvarīgākais? Par ko šobrīd nāk tas smiekli, jo tu atcerētos un šķiet, kāpēc toreiz tas man bija vajadzīgs vispār. Tas viss ir forši, tas viss ir labi. Atceramies, vizualizējam. Un paņemam vēl tādas 5, 10 gadus atpakaļ. Vēl tik katrā pa notikumam, tādam skatienam uz sevi uzmetam, un līdz nonāca apmēram tādā bērnu dārza 1. klases varbūt vecumā, un ieraugi sev spēlējamies. Ar ko tu spēlējies un kur tu spēlējies? Vai tu esi viens, vai tu esi ar draugiem?
Un mirkli esi šajā vienkārši vērotājā, kur tu redzi, kā tu baudi mirkli. Ka tu esi pilnīgi iekšā šajā spēlē. Nekas cits neeksistē. Vien tavs mantas vai tava iedomātā pasaule, kurā tu spēlējies ar kaut ko neredzamu. Kāds brīnišķīgs mirklis. Tā arī bija tu, kur spēja vienkārši būt mirklī. Tas bija tu. Tur, maziņš, aizrautīgs. Un ieraug šobrīd kādu situāciju, kurā tu biji kopā ar savu labāko tā laika draugu, draudzeni. Ieraugi jūs abus, darot kaut ko, kas jums ļoti bija tūs un patīkams. Varbūt uzreiz ir smaids sejā, jo atceries, cik muļķīgs tās spēles bija, vai kādas blēņas jūs darījāt, bet bija tik jautri un tik forši un tik ļoti, ļoti tuvu sirdī, tik ļoti dzīvīgi. Bez nekādas izlikšanās. Kāda bija šī draudzība? Kāpēc tā bija īpaša, tuva? Ko tu tajā izjūti? Varbūt ir kāds sajūts, kurš tu piedzīvoji pirmo reizi šādā draudzībā. Kurš varbūt mājās tev nebija šāda mīlestība, piederība, sajūta, ka tu esi īpašs, bet šajā draudzībā tu to sajūti. Varbūt šī draudzība bija tikai īsa mirkli, tikai viena klase, tikai bērndārzā, vai tikai kamēr tu dzīvoji kādā noteiktā vietā, bet tā bija. Tā aizskāra kādas jūtas tevī. Tā bija dvēseli satikšanās. Sajūt to sirdī un piedzīvo šo patieso pateicību par to, ka tev bija iespēja piedzīvot šādu draudzību. Ļaujies ar kādām emocijām, varbūt šobrīd tev pirst asaras atceroties un cik ļoti pietrūkst šīs sajūtas. Viss kārtībā. Tas sajūtas ir tevīm. Ļaujies tām. Es vēlos, lai nākošo situāciju tu ieraugi jau tādā varbūt apzinātākā vecumā, skolas, pusauģa, ar kādu draugu, draudzeni, ar kur jūs ilgi draudzējāties. Un arī nav svarīgi, vai šī draudzība ir vēl joprojām šobrīd aktuāla, bet tāda ilgāka draudzība. Ieraugi jūs dažādās situācijās, kā jūs sapazināties, ko jūs darījāt, kā jūs pavadījāt kopā laiku.
Kāda bija tu šajā draudzībā? Kādu savu daļu tu varēji parādīt un to novērtēji? Vai kur tu sajūti šo dziļo piederību un vajadzību? Un tieši pieņemšanu. Tevi pieņēma tādu, kāda tu esi. Ienes sirdī pateicību par šo draudzību, par to, ka bija iespēja šo draudzību piedzīvot. Par to, ka tev bija iespēja piedzīvot sevi šajā draudzībā, varbūt atklātāku, varbūt savas dzīves trakākajā posmā, kur šķita viss gāžās un šķīsts, un nekas vairs nebūs tā kā agrāk, bet tev bija blakus šī draudzene, šis draugs, un tu varēji uzticēties, tu varēji stāstīt, tu varēji raudāt, un kaut kā tas viss trakākais dzīves posms palika vieglāks. Un paldies šim draugam vai draudzenei, kurš bija mums blakus. Es vēlos, lai tu aizceļos vēl kādu situāciju, draudzību, kas jau ir tev pieaugušā vecumā. Varbūt tā ir tā pati, tikai jūs esat abi mazliet citādāki, pieauguši, vairs nespēlēties. Varbūt tā ir kāda jauna draudzība, jo tev ir jauns hobijs, tev ir jauns darbs, un jūs kaut kā sākāt draudzēties, un sākās dziļas sarunas, sākās uzticība, un tika piedzīvots viens notikums, otrs, trešais, ceturtais. Varbūt piesardzīgāk nekā bērnībā, bet izveidojas draudzība. Kāda es esmu šajā draudzībā? Vai es kaut kā vēl turos pretim un negribu ļauties pavisam nodoties šai draudzībai, vai es kaut kā atturos, jo man ir bail uzticēties? Kā es vēl vairāk varu būt es šajā draudzībā? Kā es varu vairāk atvērties un paļauties un parādīt sev tādu, kādu es patiesībā esmu. Zinot, ka mani pieņems. Mani jau tagad mīl. Un ja es atklāšu arī savas vājās puses, arī tad man mīlēs un pieņems. Sajūt sevī to, ka tu patiesi esi svarīgs šajā draudzībā. Un tas nāk no tevis, nevis no otra cilvēka. Šī sajūta tev ir sevī. Es esmu svarīga daļa. Man ir ko dot, man ir ko sniegt. Es protu arī saņemt. Es protu paprasīt, kad man vajag kaut ko. Un paldies par šo draudzību.
Un varbūt vēl ir kāda draudzība, kuru tu šodien šajā meditācijā gribi novērtēt. Kur iespējams ir visdārgākā, visīpašākā. Varbūt tā ir bijusi, varbūt tā ir. Bet tu gribi cieši to apmīļot. Tu vari apķert sevi šajā brīdī vai salikt rokas uz sirsniņas un sajust šo brīnišķīgo draudzību. Varbūt tā tev ir draudzība ar sevi. Varbūt tiešām sajūt, cik es esmu fantastiska un īpaša. Varbūt tas ir tavu intīmo partneri. Tavu uzticību, tavu paļaušanās, to, kā tevi pieņem un mīl. Tu to šajā brīdī novērtē. Ļauj šai dziļai pateicībai un priekam par šīm dvēseles sastapšanās vietām, mirkļiem, varbūt dažreiz gadiem, dažreiz tikai nedēļas vai dienas šīs draudzības, bet tās ir īpašas. Ļauj šai pateicībai, šim priekam, šai novērtēšanai, ka tev tas ir dots. Tas ir bijis, tas ir un vēl būs. Ja tev šķiet, ka tāda īsta draudzība vēl nav pieredzēta, tad atgādini sev vēl nav. Tev dvēseli radnieki ir tur, ārā, aiz 4 sienām, un tu vari šodien drosmīgi iet un viņus sastapt, uzsmaidīt, būt atklāta, būt mīloša, būt pieņemoša un galvenais drosmīga, jo draudzībai ir vajadzīga drosme, uzticēties, paļauties, būt viegli ievainojamai. Un tevī tas viss ir. Var salikt rokas uz sirds, vai sevi apķert mīļi un pateikties sev, ka tu šodien šeit biji šajā meditācijā. Var sarīvēt rociņas, un tad, kad tās ir siltas, likt pāri sejai. Lēni varot acis vaļā. Noliecot galvu pateicībā par to, ka mēs esam šeit. Visi viens priekš otru, un ja tu sajūties fantastiski šajā meditācijā, es tev aicinu aizsūtīt šo meditāciju kādai no tiem cilvēkiem, par kuru tu šodien iedomājies šās meditācijas laikā. Lai viņi zina, ka tu viņus mīli. Lai tev fantastiska diena. Tiekamies nākamajā meditācijā.